priekšu, Katrīnīt. Tev meiteni jātrenējas. Rēzeknē trase ir kalnā lejā. Tas nekas sāc pierast. Kā tad brauc, tad bedres nemaz nejūt. Ak, tu Dievs, pa šito ceļu, ot tas gan ir vāks. Braucam tālāk? Labi. Nevar jau viss uzreiz gribēt. Nā. Riktīgi smaržo. Kas tev te smaržo? Pēc pavasara. Pēc meža. Pēc pavasara? Jā. Riktīgi tā, ka viss aug. Pilnīgi liekas, ka tās skujas ir dzīves. Nu tādas Tu dzirdi kā putni čivini? Jā, ideāli. Labi. Katrīnīte, čau. Mēs ejam tālāk. Mums te sava jūrmala. Rāpjamies. Es gan nepaņēmu dvieli, varbūt jau varēju šodien peldēt. Aha. Nē, man doma bija. Es riktīgi apsvēru, bet es domāju, ja kaut 10 grādi ārā vai 15, tad ūdenī ir 4. Un man tā kā druski iesnas. Tā arī suns. Mitrs, viss tāds salīs. Varēs tagad riktīgi viss augt. Taurenīši dzeltenie, Dzeltenie. Pagājuši gadu es redzēju raibos. Klausies, kad mani kāds filmēs, tu nezini? Nē. Vai tu mums vēl kāds ir atbraucis? Man liekas, ka nav. Tā kā man liekas, nav kam tevi filmē. Tu vienkārši vari tā pašportretu uztaisīt. Visas vairāk nevaru. Man briesmīgi. Pie jūras varēs izjust. Kur mums bija jāiet? Kādu teici? Taisn uz augšu. Ko tu te ņemies? Mauc. Tu domā, ka es netikšu augšā, ka to rociņu tā staipi? Vienkārši jāpalīdz. Ko te es tur viena jūrā? Rekuļotens atkal lido. Velds zin, kas ir? Nē, beidz, vajag to lideni palidot vienreiz. Aizai palidot? Es lidošu. Es nevaru. Es katru reizi tev uz viņām blendu. Man tā patiktos. Es tev varētu uz dzimšanas dienu uzdāvināt. Sākās. Tad man nevajadzētu ēst taisīt dzimšanas dienu cienestu. Ja viņi konstatēs, cik man gadi, tu domā, ka viņi man tai lidenē iekšā laidīs? Ka vecais nedabūtu trieku. Vienreiz paceļoties un otrais nolaižoties. Es ieskrēju zaros. Operators ir pa galam. Lēnāk jau laikam nevar. Ko? Lēnāk jau laikam vairs nevar vilkties. Bet ne, kaut kā ejot uz Jā, citas reizes jau tad 5 reizes ātrāk skrieni, ne? Es tieši tāpēc to gribēju teikt. Tu atbrauc priekus pa nedēļu, liekas, spēka, vēl jāvalkās. Un tad tu kaut kā aizklumburē līdz tai jūrai. Tā, esam augšā. Jā. Tagad... Kaut kas jādara, jā? Jāripo lejā. Tik vien. Neapstāsimies šoreiz. Labi. Un tu tagad pie tās jūras tur kā? Tu atpakaļ pilnīgi nāc ar tādu,
Nu, tu pilnīgi auliekšiem var uznesties augšā tai kalnā. Ui! Tas tieši tāpatās kā es sestdien uz treniņu. Interesanti gan kā es te iešu lejā pa šo stāvo un filmēšu. Es taču nevaru pat pavilkties kādi 4 kilometri. A, tu aizbrauc, noskrien, tu atbrauc. Spēki! Klāt, nevis pazuduši. A, cilvēkiem to baigi grūti ieskaidrot. Es arī cikreiz neesmu stāstījusi. Nav arī nekas jāieskaidro. Jā, nē, Kāda jēga laiku tērēt? Nu tā, a, ko tad tu pēc darba skriet vēl? Es aizēju, man vajag pagulēt. Es saku, nu tad ir cauri. Tad ir viss, tad vēl spēku mazāk un tu pēc ķēma. Nu? Bet tur taču, tā kā teica tas skrējējs, kurš tur skrien nes cik tos 100 kilometrus tajās. Nu, viņš tur pagājuši gadu arī. Viņš saka, nu kā, elementāri. Taču saģērb drēbes un izēja ārā pa durvīm. Un mauc. Un viss notiek. Šitie patās. Baigi labi nokāpām. Ritīgais kalns, ne? Nu, tāds pats kā vienmēr. Kāpa. Nekas Te droši vien nav ir smiltis apakšā. Nu, kā savādāk, te jau arī nekas cits neaug, kā tikai priedes. Te pat tajā trakā sēņu gadā nebija nevienas sēnes. Kaut kādas dažas mušmirs tikai. Jau drīz ir jāzied melenēm. Nezinu, vai viņas vai varbūt jau zied. Nē, nevar būt uz lieldienām parasti, ka nāk lasīt tos visus kripatiņus, ko likt uz olām, tad nekādu ziedu taču vēl nav. Tā, vecā Krievu karabāze. Labi, to vispār nepieminu. Maitas tādi piecūkojuši visu mežu. Kas kā? Tas te tik smieklīgs. Oi, te ir kādam dzīve beigusies. Nu, visi mēs tur būsim. Nē, es ceru, ka es nepalikšu virs zemes. Tikai pēc mums tāds pauču upa nepaliks, es Pats domāju. pauču upa nepaliks taču un taču. Tā, man jāšņauc deguns. Nē, to nevajadzētu filmēt. Nu, kur ir tāds kāsītis? Kāsītis, skaties, ka tu Cieti, kādā... Kaut kas kaut kur ir. Nu, kaut kas vienmēr kaut kur ir. Nē, nu, beidzot. Nu, ir kaut kur kaut kas... Zini, Ir. atceries, mēs esam vairākas reizes redzējuši Kad tie tos kāši, tad tā skaņa tāda virs guldzoša, jūras. tāda... Jā. Bet, kad tas kāzis lido virs paša ūdens, nu tā, liekas, ka pilnīgi ar spārniem jau to, nu, aizskars ūdeni. Cik te ir silti vēja, ne mazākā pūsma. Paklau, tas Liepājas pagājušas nedēļas... Klausies, bet jo tuvāk jūra, jo siltāk Jā, paliek. jo siltāk. Tev neliekas? Paklau, pagājušas nedēļas Liepājas laiks ir tagad te. Bija šitāds pats, labi, nebija tik silti. Bet šitāds pats laiks bija tad, kad es pirms Tu biji Liepājā? Tu arī. Jā. Jā. Ui. Kāpēc neko neatceros? Tāpēc, ka Neko nestāsti neko. Tāpēc, ka tu nepiedalījies vispasaules skrējienā starp stiprajiem. Nu, jā, nu man tur zinies, jā, nu... Bet no rīta, ja es taču vispār nevarēju, man spēka vispār no rīta nebija. Ak, Dievs, es domāju, kādi vēl kilometri. Izvilkos ārā, es tak satuntulējos kā uz ziemu. Izēju ārā, es jūtu, cepuri man nevajag, cimdus man nevajag, rekur skudriņas jau. Skudriņu nefilmēšu. Man nemaksā neko jau sen. Sākās. Pilnīgi neko. Jā. Viņi tik filmē, Jānīt, nu. Es saku, naudu vajag dot. Darbā arī man kolēģi saka, laiks jau gan bija sūdīgs tos brīvdienās. Es saku, Slikts, jā. Droši vien. Nu, bija Tikai sūdīgs, es Liepājā. piekrītu. Nekas tur nebija. Tur nekas dištai Liepājā. Liepājā bija foršs laiks, bet nu tas Ideāli. vējš tomēr. Tur nebija nekāds vējš.
tur vispār vēja nebija. Tas tāpēc, ka tu baigi aktīvi kustējies. Tu gāji skriet, tu gāji turp, tu gāji apakaļ fiksi. Bet es tur vilkos tā kā tāda miesa pa tām ielām. Nu, bet dabīgi. Šitien te ir pirts salīdzinot ar to. Labi, protams, ka pēc grādiem tur bija tikai 3-4 grādi. Tas jā. Bet tas brauciens uz Liepāju bija baigi labais. Jā, ideāli. Man patikās. Varēja brīžiem. Kā tas diriģents. Ej, tu nost, es ar viņu gribētu parunāties. Tu pa koncertu runā? Jā. Nu jau pietiks. Neizmežģīja kaut ko, jā? Ja viņš nav izmežģījis, tad es arī neizmežģīju. Kāpēc mēs nākam te, kur nekad neesam nākuši? Nē, mēs te gājām. Nē, mēs pa to taci gājām. Te mēs gājām. Jā, tur, ne jau pārši. Kā tad nokļūdījies pa 1,5 metru, ne? Tagad pārdzīvos. Tas diriģents ir labs toči. Tas ir riktīgi labs. Jauniešiem jau noteikti patīk. Jā, tāds nestandarts. Jā. Tur palecās, paskatās, vai visi sanākuši, vai visi gatavi pūst. Uz Liepāju brauksim atkal. Jā, forši. Noierēsim to pašu viesnīciņu. Bija normāli. Jā. Ja slinkums var pat neiet ārā, var pa logu skatīties. Un var pat neiet skriet. Es tikko iegāzos kaut kādā bedrē. Aizbrauc, paskatās pa logu kā cits. Nē, to nevar. Tu nevari dabūt to kaifu. Klausies, man ir... Tu redzi, kad skrien viņi tur visi. Uz Rēzekni mēs braucam jost nākošu nedēļu. Jā, nākam sestdienas skrējam. Es mēģināšu tomēr tā, ka mēs aizbraucam varbūt vēlu piekdienu vakarā. Pa baigo nakti jābrauc. Bet tā jau ir mana problēma. Man taču braukt patīk. Prīmā. Tā es varēšu braukt ātri, jo taču ātri galā jātiek gulēt. Kā tad? Cik kilometri ir līdz Rēzeknei, kā tu domā? 185. Tā pa 2 stundām esam galā. Tev vajag ātrāk? Pie Liepājas bija forši, tur apakaļ braucot tie līkumiņi, tur tādi bišķiņi kalniņi. Mani jau saniezējās. Bet tās debesis. Paldies Dievam, tu aizmigas vien brīdi pabrauc normāli. Tāpēc arī mēģināju gulēt, lai es to visu neredzētu. Vienalga, es neko tur neaizmigu. Es to vairs nevarēju skatīties. Nē, Muldi gulēja gan. Negulēju. Jā, kā tad? Nē, es neaizmigu. Tā. Bet pirms Rīgas braucot no Liepājas, tās debesis pilnīgi melnas, pilnas ar zosīm, tas jau bija kaut kas ārprāts. Tā, tu ģērbsies pliku, cik es saprotu. Kā tu savādā? Saki, kad jāizslēdz kamera. Ko tu citu pie jūras dara? Te jau blakus šitie nudisti ir. Jā, man liekas, pat uz abām pusēm. Nezinu. Tu jau esi apstaigājusi. Es zinu, ka uz vienu pusi viņi pilnīgi... Nē, beidz. Lielastas stacija jau ir vēl uz to pusi. Atceries, mēs ejam? Tad es saku pēkšņi, tu redzi to pašu, ko es. Jā, to es atceros. Visi veči plikiem krāniņiem. Kā tas savādā? Visas tantes un meitenes arī plikiem. Ar ko tu viņiem citu purtiem? Un draudzīgi dzīvojās. Viņi tur tā arī draudzīgi dzīvojas. Viņi nevienam neko pārnedē. Galvenais, es toreiz atapos, Pats vainīgs. ka man taču kamera pie sāniem. Normāli, ne? Bet tu jau nemaz tā nepiefiksē. Pēkšņi pliki cilvēki, un pēkšņi tu attopies. Tu esi starp viņiem ar kameru. Labais. Uzņem filmu. Filmu, nudisma, kustības pirmsākumi neatkarīgajā Latvijā. Vau! Vau. Tā mēs jau būsim galā. Es vēl neesmu ieskrējis nevienā priedē. Tā tu vienkārši domā. Es tā rūpīgi pārdomāju, vai te ir eglis vai priedes. Man, kad mācīja botāniku, man bija slinkums iet uz skolu. Tā, es tev no muguras filmēju.
Ej un smuki groza dibenu. Suns un onkuls arī. Klausies, te nekad nav onkuls. Ej, te pa labi. Tāds sunītis sastrasosies. Var jau būt, ka onkuls sastrasojas vēl vairāk. Klausies. Te ir daudz cilvēku. Paklau, viņi mūs ir atmaskoju. Jūriņa. Ir. Čau, Jūriņa. Un te patās viņa ir. Cik tur ir daudz cilvēku. Vilostē daudz cilvēku. Tur ir pilns ar kaut kādiem jokiem vai putņiem, kas tur tādi sēž. Oi, mana pūpola. Es eju pie pūpoliem. Un kas tev te? Kas tev te ir? Stāsti. Pūpoliši. Pūpoliši? Jā, latvisko. Pūpoliši? Latvisko nosaukumu zinu, latīnisko nezinu. Pūpoliši. Jā, nu Smuki riktīgi. pūpoliši. Pasties. Oi, Nu, nedari pāri pūpolītim, nu. Ai, pasties, cik liela ir asni. Nu, jā. Tādi pūkati. Bet tur uz priekšu. Klau man paliek karsti. Labi, Ejam pie ūdens. labi. Tad brīžiem apsties arī tā ekrānā. Nu, vairāk par brīžiem es arī nevaru. Biežāk par brīžiem. Baigais miers. Ej, forši, ka tie nejaukie cilvēki nav. Kaut gan nejaukie cilvēki, pasties, nu riktīgi daudz ir lilas te. Nu, bet šitā ir pirmā diena tāda. Jā, nu Līdz ar to viņi te ir maz. Tāds miers visapkārt. Saulīte. Pirmā īsti siltā diena. Te tā var mierīgi iet līdz pašiem saulkrastiem. Kādi 10, man liekas, bija 12 kilometri. Nā, čau! Čau. Es no saulkrastiem. Es jau tev kaut ko uztaisīju. Ko tu sadarīji pa tām 3 stundām? Es tev nācu, es tev parādīšu. Ziepes. Nē. Es tev atnesu gliemezi. Tur ir pērli iekšā noteikti. Baigi lielais. Nu, Nāc, es tev rādīšu, ko. te tādi ir daudz. Es tev rādīšu, ko es tev... Ko rādīsi? Es tev ko? Nu, tev tagad jāiet. Kur? Uz priekšu. Uz priekšu? Nē, tev atpakaļ. Nu, es eju uz priekšu. Nu. Nē, atpakaļ. Ko, kas? Ej atpakaļ. Atkal nav labi. Jā, Kas tagad jādara? Atpakaļ. Labi. Nu, tā būs labi. Nāc, es tev parādīšu. Es baigi nogājos. Es zinu, Es aizgāju baigo gabalu. es jau zinu. Līdz sakrastiem. Nu, nāc, Ā, šitais tev. kas tas šodien ir kaut kāda sirsniņa diena? Jā. Nu, skatāmies. Nu, labs. Nav nevaina. Man vajag tavu telefonu. Es tev nedošu savu telefonu, tāpēc, ka tev ir tavs telefons, un mans telefons ir mans telefons, un tas telefons ir mans. Man nav. Punkts. Āmen. Kur tu bāzi roku tagad? Tur, kur telefons. Nu, es tūt uzfilmēšu to vietu. Nu, labi. Kas labi? Es iekraušu internetā. Ko tu to roķeli tas taipi? Iedod. A tev kaut kas, ko ēst ir? Nē, man tikai... Tak sausa runa, nu ko tu runā? Dod sviestmaizi. Nav. Bulciņu. Visas jau... Kaut ko indīgu, koliņu, kafiju. Jau apēdām. Ir tikai mašīnā ūdens. Bet šeit? Te nav. Nečamdies. Nekrati operatoru. Tu tūlīt iemauksies jūrā. Vispār varētu šodien arī peldēt. Nu, bet dabīgi. Tu jau esi gandrīz plika, Johaidī. Tu nemaz tādu neplānoji. Nu, galīgi. Es taču vēl gribēju piezoju apkavilkt. Ko tu tur dari? Es biks stīri, redzu, pie viena rokas Nu, noslēgu. labi. Nu, čāpojam tālāk. Bet vēl gar jūriņu? Nu, mums drīz jāiet uz Katrīnu. Jā? Nu, drīz. Nu, paejam. Kāda problēma? Uz kuru pusējam? Uz Lielastu. Ejam uz Lielastu. Kas tas ir? Kur šis ir? Nu, labais. Jā, arī. Ar visu pērli. Jā, es vedīšu mājā. Pērle ir mans vīrs. Ho! Ko tev vajag? Es jau gribēju arī kaut ko paēst. Bankas karte līdzi nav.
Ēdamais. Vai, cik viņš ir smieklīgs. Ēdamais nav. Paskaties, re. Pasties. Redzi? Redzu, Re kāds, tik raibiņš. Jā, smukiņš. Ideāli. Ai, kāds smieklīgs. Te jau mēs arī varētu braukt ar ričukiem, tikai kā viņus atstiep pa to mežu. Mēs arī te brauksim. Te varētu tādu gonku trasi taisīt.